Unbun. How to unbun? Oh my god. Ko esmu izdarījis? Unbun. Okay, support kaits ir apkārt. Man moderators tagad. Jā. Būsim čatu redzamā vietā. Tātad nekādu tieši inveidi nav notikuši. Visi sāks tur, kur viņam vajadzētu sākt. Neviens botlēns neņems pats savu kempu. Tā kā džungleriem tiek daudz palīdzēts. Tātad, jā. Tā jau vienmēr pārsvarā tiks rādīts botlēns, tāpēc, ka tur ir 2 cilvēki. Kalista un Alistars cenšas būt ļoti agresīvi, bet tāds ir nu tad nepārāk veiksmīgi. Viņiem sanāk. Viņi iedzers savus health potus un būs viss kārtībā. Būs gatavi vēl cīnīties jau mazliet tālāk. Ziggs tikmēr pušo vidu. Cenšas pēc iespējas vairāk Morganai atņemt fermu. Kalista jau ir full HP. Alistars arī noteikti drīz būs. Vladimirs laimīgs haraso Irēliju. Izmantojot savu range pārsvaru. Irēlija pagaidām nevar vienkārši tankot viņu. Tad Sežānī paņēmusi 2 kempus un buffu, ar level 3 dodās toplēm gankot. Ļoti maz HP viņai, bīstams ganks. Wow, Vladimirs flasho un vai tiks iegūts kills? Jā, Irēlija ar flashu iegūts kill. Ļoti neveiksmīgs flash no Vladimira, viņš flashoja, bet nepaspēja izflashot no Irēlijas stun. Kas visticamāk arī bija iemesls, kādēļ viņš nogalināts. Es pieļauju, ja viņš būtu paņēmis level 3 pūlu, tad viņš visam noteikti būtu spējis izglābties no ganka. Bet šis nav tas gadījums. Nocturnes cenšas inveidot pretinieku džungļos. Tā izskatās, ka kuģi ļoda nespēs savākties un zaudēs ceturtdaļfināla spēli. Ļoti žēl. Laikam labi vien ir, ka es pārgāju skatīties šo spēli un negaidīju, kamēr viņi salasēs. Laiks ir vēl 2 minūtes. Tā, tūlīt samanīšu čempionus. Jungle, mid, arī supports, gatavs. Tā, visiem ir iegādāt trinketi. Viss kārtībā. Morgana pušo Ziggu. Un double, 2 cilvēki gangs vidū.
Bet tur Sežāni un Morgan iegūs gana daudz distanci, lai netiktu apdraudēta. Morgan tomēr vairāk no range fermos. Un es pieļauju, ka botlainā sarkanā komanda mēģinās traucēt Kalistai fermot, kamēr Alistārs nav lēnā. Irēlija agresīvi uz Vladimira. Vladimirs ļoti daudz damage uzņem. Turklāt viņam nav vairs pulls pieejams uz nākamajām 15 sekundēm apmēram. 12. Viņš dodās vārdot tieši Sežāni iekšē. Ja Vladimirs vēlreiz jau mirst. Otrā nav šajā spēlē. Bet joprojām ir neliels fermas pārsvars pār Irēliju. Cerams, ka šīs nāves Vladimiram neietekmēs pārējo spēli. Tātad skatāmies Zigsam ferma 44. Ļoti priekšā. Ak, nē, Nocturnes nestātu savu kill. Un godīgi viņš ir ļoti bīstamā pozīcijā. Vai Kalistas pietiks? Nē, izmantots tiek heals, lai izglābtos. Un tiek nostanots Laulauris. Vau, daiva laikā Kalista mirst un tomēr nenogalina Siviru. Ļoti bēdīgs pavērsiens zilai komandai. Jāuzteic Siviras izmantotais heals tieši tajā pašā brīdī, kad Kalista izmantoja savē, kas bija domāts kā executes. Bet pateicoties healam viņi spēja izdzīvot. Tas, kas notika tālāk, tā jau bija alkatība. Zigs izmanto savu ultimātu, lai nofermot miņons un neļaut Morganai sist torni. Grūti pateikt, kā savādāk pateikt sist torni. Nepaši izklāsās, manuprāt. Labi, Nightbots strādā ļoti labi. Irēlija novietoja Pinkwārdu upē. Tas ir ļoti jauki. Pinkwārdus vajag pirkt. Pirmajā, otrajā rekāla reizē jāpērk ir Pinkwārdu. Alistārs cenšas būt agresīvs pret Braumu, bet tiek noķerts. Visticamāk, ka samaksās ar savu dzīvību par šo rīcību. Irēlija gandrīz ir gatava daivot Vladimiru. Nezinu, kāpēc pārdomāja. Nu, viņi arī var pagaidīt mazliet. Vladimirs joprojām nedaudz priekšā fermā, bet Irēlijas damage. Irēlija pavisam vienkārši nogalina Vladimiru un iegūst vēl papildus galvu. Tad pavisam noteikti šie Sežāni ganki ir palīdzējuši lainam Irēlijai. Morgan netrāpa savu bindingu, un Zigs tikmēr laimīgs mētā bumbas uz viņu pusi. Un upē tiek ievērots Nocturnes, un visi atkāpjās. Tātad man tiek jautāts par placeholderiem. Placeholderi ir atļauti. Tie, kas nezina, kas ir placeholderi, var iegooglot. Fantastiski. Tātad tomēr Huļabļoda netīra spēlēs pret komandu Zigs bench ļoti fantastiski. Nocturnam netrāpīja Morganas bindings. Ja tas būtu trāpīt, Nocturns var pavadīt vismaz 2 sekundes zem torņa. Un visticamāk nomirta. Irēlija ļoti daudz damage tar uz Vladimiru. Un Vladimiram jādodās mājās. Ja viņš paliks, tad viņš atkal mirs Irēlijai. Irēlija ļoti izmanto savu moment speed pārsvaru pār Vladimiru, un viņa spēja sekot Vladimiram līdz pūlā. Tātad Sežāni ir lejas pusē. Un sarkanā komanda iesāka cīņu. Sežāni pavisam noteikti ir ultimāts. Jāskatās, kā tas tiks izmantots, vai būs 2 cilvēku stans.
Tā. Alistārs ar ķermeni nobloķē. Sežāni ultimāti, bet tik un tā Kalista mirst. Ļoti iespējams, ka viņi tagad mēģinās Draiku iegūt. Setnē komandai jau 6 kili. Tikmēr zilā komanda vēl gaida savas pirmās asinis. Ļoti sāpīgi Ziks tiek noķerts. Vladimirs ļoti baidās un uzmanās no Irēlijas. Tātad sarkanā komanda iegūst puķi. Ir priekšā ar 6 kiliem. Un ir izveidots 2,1 tūkstoši pārsvars 11 minūšu pēc. Irēlija gandrīz atkal iegūst Vladimiru, bet tomēr nespēja piebeigt viņu. Ļoti grūti iet Vladimiram. Un gaidam, kad Nocturnes gankos kādu. Čau. Labdien. Es tevi gaidīju. Tu spektē to vai stream tikai skaties? Pagaidām stream skatos. Nu, tas arī ir labi. Tomēr puļi. Es sevi dzirdu brīdim. Es pieļauju, ka tev tumbiņas jau. Tātad Nocturnes vēl joprojām nav veicis nevienu veiksmīgu ganku. Ultimāts jau ir bijis pieejams vairākas minūtes. Gaidam ar nepacietību, kad tas tiks pielietots. Irēlijai ir pieejams flash, jo viņai ir potenciāls aizbēgt no šī ganka. Jā, viņi izmanto flashu, lai aizbēgtu no Nocturna fiera. Un Sežāni noķer Nocturnu. Nocturnam ļoti maz HP, jā. Un Irēlija pacietīgi kā boss ar nogalina Nocturnu. Pieļauju, ka viņai arī bija Q vēl jau gatavs. Ziks ganko botlane. Iespējams, ka ganks būs labāks un rezultatīvāks nekā Nocturna. Tiek iztērēts flash no Sīveras puses, bet kila netiek gūti. Tā kā komandai Sveitu sievas vēl priekšā ir tas brīdis, kad viņi iegūst pirmo kilu. Tātad ir uzspanājis zilais buffs, jo iespējams, ka Sežāni viņi dos Morganē. Nocturnes tikmēr centīsies Tā kā tagad ir ļoti detalizēta pieejama informācija par mačiem, un ne tikai mačiem, tad nav vairs nepieciešamība veikt screenshotus, jo visa informācija ir pieejama online ļoti ātri, ļoti ērti. Un jā, tajā Excelī ierakst blakus komandai win, kad uzreiz viņi tiek nogādāti nākamajā kārtā. Cik ērta sistēma. Gandrīz vai automātiski. Tātad Sežāni botlane tiek izmantots Sīveras ultimāts, gankojot. Vai Alistāram ir ultimāts? Jā, ir. Un Kalista arī izmanto savēju ultimātu, lai palīdzētu viņam izlāpties. Tad Sežāni ganks botlane nav pārāk pagāts ar rezultātiem. Bet tik un tā. Nocturnes atkal mēģina gankot Irēliju, un viņam nepārāk veicās. Irēlija uzreiz viņu nostano un vienkārši aizskrien prom. Turklāt Nocturnes ir tikai 7. levels un 11. līmeņa Irēlija varētu viņu arī nosist. Tātad objekti
Sarkanā komanda iegūs 1 torni. Zilā komanda neviena, zilai komandai nav neviena kila, neviena dreika. Tad tev brīdīs sarkanā komanda diezgan lēnām, bet stabili pārspēja zilās komandas veikumu. Ir izveidots 3,8 tūkstoši pārsvars sarkanās komandas labā. Paper 5. Atcīmredzot tā to izrunā. Viņam būtu jāuzsaka zilās komandas fermošana, jo par spīti nāvēm un spiedienam, ko rada pretinieki, viņi ir spējuši iegūt diezgan cienījamas fermas. Protams, neskatot Vladimiru, kuram jau ir 4 nāves, ir diezgan grūti fermot, kad tu esi bāzē lielāko daļu laika. Šis jābūt potenciāli kills Morganē. Viņam redzot, Zigsam nebija tuvums, lai ko izmantot, lai aizbēgtu. Kas man nedaudz pārsteidz. Es pieļauju, ka viņš izmantoja to tikko, lai fermotu. Bet jā, Morgan skaisti iegūst vēl vienu killu savai komandai. Un pārsvars izaudzis līdz 4,500. Noktunis ļoti skvišs izskatās blakus Sežānī. Un iespējams viņš mirst šeit. Jā, tā arī notiek. Tātad Drakes ir up, sarkanā komanda pēc noteikti dosies viņu iegūt. Tikmēr Alistārs ar Bromu izbauda savstarpēju support cīņu. Tagad Drakes pavisam drīz jau būs gar zemi. Laikam mēģināja smaitot, bet Broms vienkārši Draku. Tā, gaidam, kad zilā komanda saņemsies un sāks radīt spiedienu uz sarkanās komandas piespiest viņus kļūdīties. Ieslēgšu savu kūlerīti, lai dzēsējās datāšu. Svedāk roka silti paliek. Tāda pagaidām ļoti vienpusēja spēle, manuprāt. Sarkano komanda pārspēja zilās komandu pilnīgi visos aspektos, atskaitot fermu. Redzēsim, kā tas ietekmēs vēlāk spēli. Iespējams, ka šī fermas pārsvars vai vismaz līdz turēšana ļaus zilai komandai pavilkt spēli ilgāku. Vienā brīdī gūt pārsvaru pār sarkano komandu. Vajadzētu viņus saukt vārdos Sweet Sievas un Paper 5. Saukšu vienkārši par sievām. Tātad Sežānie un Irēlī dodās uz vidus pusi, iespējams meklēt Zigsu. Alistārs ir ļoti agresīvs Braumu. Es ceru, ka tā nebūs liela kļūda. Vai Irēlī ir atradusi Zigsu? Tik daudz, kas notiek reizē. Sivira flešo, lai nogalinātu Kalistu, bet nespēja aizsniegt. Alistārs mēģina flešot un ar kļūdu trāpīt, bet arī netrāpīt. Sarkanā komanda iegūst vēl 2 kills. Un Irēlī daivo Nocturne, un tas ir vēl viens 4. kills. Tātad viss beidzas ar to, ka sarkanai komandai ir 4 killi bez atbildes no zilās komandas. Vladimirs tikmēr pušo top lane. Cerams, ka iegūs fermu un varbūt torni, jo šeit lejā viņam nav ko īsti darīt. Viņš nevar neaizsargāt neko. Izskatās, ka sarkanā komanda vēlas ievērdot zilās komandas džungļus. Varbūt nedaudz veikt damage uz to otrā līmeņa torni. Jautā, kāpēc nestrīmoju HBN pret zirgu. Es strīmošu tūlīt pēc šīs spēles. Bija tā, ka viņiem nebija gluži visi spēlētāji savākušies, un viņi sāka tieši 8:25, tas pat 25 minūtes, ko es gaidu, kamēr viņi savācās. Tas ir diezgan jūtams laika brīdis, un nebija garantija, ka viņi savāksies. Tā kā es nezinu, vai es gribu riskēt 25 minūtes gaidīt, kamēr viņi
savācās un ar iespēju, ka viņi nesavācās. Tāpēc es streamošu šo spēli. Un tik līdz šī spēle beigsies, tā pārēšu streamot kuļi ļoti netiet pret zirgu. Jo tas mačs ir šī vakara highlights. Divas ļoti spēcīgas komandas. Viena varbūt spēcīgāk uz papīra, bet otra ir daudz vairāk kopā spēlējuši. Tā kā redzēsim, kā tas izvērtīsies. Solo queue, bet komandas spēle. Solo queue cilvēki, kuri vēl kautrējās viens no otra un varbūt nav tik vārdiem bagāti. Pret cilvēkiem, kas viens otru ļoti labi pazīst un nekaunās arī pateikt kādu skarbāku vārdu komandas daļu. Bet tā būs nākamā spēle. Pagaidām skatāmies, kā spēlē Suit sievas pret Paper Fire. Pagaidām jāsaka, ka Paper Fire nav pieļāvuši nevienu rupju kļūdu. Ir varbūt situācijas, kur varētu bijis labāk, bet tās pavisam noteikti nav bijušas kļūdas, kuras Suit sievas spētu izmantot. Dotajā brīdī viņi sīdžo turetu, bet ņemot vērā sastāvus, viņi varētu sūtīt Irēliju citā lainā un splitpušot, jo Irēlija var visam noteikti uzvarēt jebkuru mūsu sievu sastāvu. Tād. Paper 5 izdomā nosakt Seknobu. Nocturnes iet ļoti agresīvi uz Morganu. Morgana pagaida komandas biedru atbalstu un dodās apakaļ ļoti drošsirdīgi ar flash ultimātu. Morgana tiek nogalināta, bet kā šī situācija beigsies? Kills 6 žānī, tātad 1 pret 1 pagaidām. Ļoti daudz maz HP. Kā listā ir ļoti daudz HP, viņi varētu potenciāli iet uz priekšu. Nocturnes ir sānā. Izskatās, ka Paper 5 atkāpsies un nemēģinās izaicināt likteni. Tātad, diezgan līdzvērtīgs skirmišs komandu izpildījumā, un tas pavisam noteikti ir pozitīvi sievu komandām Suit sievas, tāpēc, ka viņi ir mazliet atpalikuši spēlē. Es tiešām nezinu citu vārdus, ja tev ir kāds labāks vārds, tam es klausīšos. Bet jā, viņi ir. Varbūt ilgi jādomā. Jā, es nevaru izdomāt tā kā uz pakaļkājām, bet tas nav laikam tā kā gluži tas, ko latvieši biežāk teikt. Ir iedzinējos. Ir iedzinējos, ļoti laba frāze. Tātad zilā komanda ir iedzinējos, un šis skirmišs bija ļoti līdzvērtīgs. Tātad tas ir pozitīvi Suit sievām. Viņi var cerēt uz vēl citiem līdzvērtīgām ciņām, un pēc vairākām minūtēm varbūt jau sākt uzvarēt ciņas. Bet tikmēr komanda Paper 5 iegūst jau trešo puķi, kas dod movement speed. Šis movement speeds patiesībā varbūt šeit mazs 5%. Tas ir diezgan jūtams brīdī, kad centies izvairīties no skillshotiem. Brīdī, kad tev jāpanāk vai jāizbēg no pretinieka. Tas tomēr jūt šo nelielo movement speed boostu. Protams, vēl ir tas, ka ir ļoti tuvu jau 5. puķis. Tikai 12 minūtes vēl, viņi jau var potenciāli iegūt 5. puķi buff. Tad Irēlija pabeidz Maw of Molturias, ļoti agresīvs builds. Pieļauju, ka viņi cer pabeigt šo spēli ļoti ātri. Drīz, nevis ātri, labāk teikt. Tātad skatāmies gaidām nākamo objektīvu, kas ir tas, kur komanda Paper 5 vēlēsies virzīt savus spēkus un kā Suit sievas uz to reaģēs. Nocturnes ļoti cenšas daudz fermot un maksot dubult, vai? Nākamo es kļuvu, tas ir kaut kas, ko es neesmu redzējis. Es noteikti viņiem pajautāšu, kāpēc viņš maksā dubult, vai uzreiz es kļuvu.
Jo es saprotu, ka ir mazāks cooldowns un lielāks attacks speed bonus. Bet vai tas fiera ilgums nav vērtīgāks? Nu, fieras no 1 uz 2 sekundēm ir diezgan jūtams tomēr late game'ā. Arī ar late game'ā. Tad Ziggs izmanto ultimātu, aizsargājot torni. Irelia nostam Alistāru, bet viņš izmanto ultimātu, lai paliktu ilgāks dzīves ilgāk. Tiek nogalināts Vladimirs un izskatās ļoti, ļoti slikti priekš žilās komandas. Tātad jau 2 miruši Suitas sievas sastāvā, un Kalista cenšas taisīt cik vien damage spēja. Bet ar to gluži vēl nepietiek. Bet izskatās, ka viņi spēs nosargāt šo torni. Un komanda... Oh, wow! Sivir tiek nogalināta pāris sienai. Ziggs ir ļoti, ļoti precīzi trāpīgi Q. Nogalina. Jā, Sivir. Tātad sanāk 2-1 trades. Un netiek zaudēts tornis, kas varbūt tomēr ir, ja ne pozitīvi, tad vismaz apmierinoši Suitas sievām. Jo brīdī, kad tev ir skors 2.17, nezaudēt kaut ko arī ir jābūt daudz. Nosargāt kādu struktūru. Tā kā viņiem vajadzētu saņemties, mēģināt vilcināt laiku un iegūt pēc iespējas vairāk resursus, to darot. Protams, ja kurš mēģinājums iegūt resursus vai nu džungļos vai lainā, var būt ļoti bīstams. Kā mēs zinām, jebkurā krumā var atrasties Garens. Tāpēc izskatās, ka komanda Pepper5 mācās uz, pat nezinu, iespējams mid pušu. Drakes vēl nav tik tuvu, lai tas būtu aktuāls. Ziggs izmanto savu kitu, lai ļoti labi farmot vēvus un neļaut Pepper5 pušot nevienu no linijām. Izskatās, ka komanda Pepper5 dosies pēc Barona, vai vismaz mēģinās iemānīt pretinieku šajā teritorijā un iegūt kādu killu. Tātad Nocturnes ir ļoti tālu no komandas pušo viduslīniju. Komandas biedri viņiem signalizē, lai viņš atkāpjās un uzmanās, ko viņš arī dara, bet izskatās, ka sarkanā komanda dosies pēc Barona. Jā, visi noteikti viņi dodās pēc Barona, un viņi gaidīs, kad komanda Suitas sievas nāks un mēģinās viņus apturēt. Ko viņiem vajadzētu varbūt arī darīt. Pārsvars nav tik liels, lai viņi nemēģinātu aizsargāt. Diemžēl Kalista tiek noķerta bainīgā un ar Morganas ultimātumu vēl nogalināta. Alistārs vēl dzīvo pateicoties savam ultimātumu. Un vēl joprojām tiek ņemts Barons. Izskatās, ka sarkanā komanda arī iegūs Baronu, bet Irelia par to samaksās ar savu dzīvību. Nocturnes tev ir ultimāts. Nocturnes vēl nevēlās izmantot ultimātu. Un kamēr komanda Suitas sievas nogalina Irelia, tikmēr Pepper5 iegūs Baronu savā īpašumā. Kas viņiem dod gan daudz golda un ļoti patīkamu bufu. Tātad pārsvars ir gandrīz 7000. Un pavisam drīz būs Drakes, kas būs 4. Drakes. Vēl mazliet viņam būs 5. Tad vajadzētu sagaidīt, ka sarkanā komanda dodās uz upi, paņem Draku. Tur katru brīdi. Viņi sapratīs, ka tur ir Drakes, jā, pingi uz puķi. Viņi dodās pēc puķa. Tad viņi iegūs puķi un viņiem vajadzētu dalīties 2 daļās un vismaz 2 lainos nogādāt šo Barona buffu. Jo Barona buffs uz minioniem ir ļoti, ļoti spēcīgs ar milzīgu ietekmi. Bet, protams, bīstamību rada Nocturne esamību, jo viņš var jebkurā lainā būt vienā mirklī. Tā kā splitpušot arī var būt potenciāli bīstami.
Tu ko vēlēs teikt, Tomas? Nē, es saldaboju, lai varētu čatu savest kārtībā. Cilvēki spamo linkus visādi. Ne Viņi cilvēki, bet boti. es tā kā uzliku to Nightbotu, bet Jā, bet nevis tieši linku, bet par visādām atstarpēm, tur kaut kādus gold cell un tā tālāk. to RAF 2 es arī ieliku blacklistā. Labi, tas vienalga. Strādā droši pie tā. Labāk būtu Forsen puikas atnākuši patruļot nekā kaut kādu botu. Bet labi, tad Paper 5 iegūst jau 5. torni sev un cenšas engagēt. Kalista tiek nostanota, bet nekāds damage uz viņu ziņai vēl nebija nonācis. Un Morgan ar flash un ultimātu piebeidz Kalistu. Tagad tiek medīts Nocturns, tiek iegūts kills. Viņi sagaidīs tūlīt minionus un paņems inhibitoru torni un inhibitoru pašu. Ļoti maz dzīvības gan Sežānī, gan Sivirē. Bet viņi izdzīvoja. Viņiem vēl ir pieejams joprojām kills uz Siviras. Un flash. Tad PP5 atkāpsies, laimīgi iegūši inhibitoru. Tagad viņi varēs radīt spiedienu citos lainos un vidus pats pušosies. Pateicoties superkrīpiem. Pa ceļam viņi vēl nozaks silo buffu no Zigsa, kas ir ļoti svarīgi, lai viņš nevarētu visu laiku klierot veivus un pokot viņus. Izskatās, ka viņi ļoti grib vēl mazliet goldus atvermot. Ielī dodās uz džungļu pusi. Laikam, surrender votes failed. Laikam viņiem nav gluži tas pats domgājiens komandā. Ir kas grib padoties un ir kas vēl ir gatavs cīnīties. Lai gan diezgan dīvaini, ka spēle jau nav beigusies. Jā, lai gan ir tā kā 19 kilu pārsvars, naudas pārsvars ir 10 000, kas nebūtu nav nemaz tik liels priekš šādu kilu pārsvaru. Manuprāt, tā kā mazliet problēma no sarkanās komandas, ka viņi ļoti pasīvi spēlē. Viņi mēģina iet pēc, principā, grāmatas, savākt visu, ko vien var un tikai tad kaut ko darīt. Tas ir tas, ko es teicu, ka viņi ļoti lēni. Varbūt pareizes vārds ir melanholiski. Spēlē un vai pragmatiski, es neesmu drošs. Bet jā, ļoti uzmanīgi. Jā, tas varētu būt laikam, jā, tas ir tā kā stagnācija, kaut kas tāds laikam. Ļoti uzmanīgi neriskē lieki. Un palēnām gūst savu pārsvaru. Un jau ir pagājuši vairākas minūtes, un viņi vēl nav nokļuvuši līdz planiem. Barona buffs uz viņiem jau ir beidzies. Es pieeju, ka viņi tagad vai nu gaidīs nākamo poķi. Jo man šķiet, ka viņam vajadzētu vienkārši nopušot ātri vidu un iet uz botlane, radīt spiedienu. Kamēr Irelia ir toplane. Tā kā minioni lielie jau ir sagaidīti. Jā, un jau droši doties uz botlane un tur pušot. Irelia kamēr jau ir iegūs vēl vienu torni toplane. Tagad kādam vidū būs jāatrodās. Kādam arī botlane to redz būs jāsargā. Un Vladimirs gluži nevar stāvēt pat Irelia. Tas ir pavisam vienkārši. Ja visi komanda neies aizstāvēt botumu, tad viņi zaudēs botumu torni. Ja atkal neies, ja aizies, tad mierīgi var atkāpties sarkanā komanda, ja vajadzīgs, un Irelia nopšos to. Jā, bet viņi izskatās, ka ņem gan vienu lēnu, gan otru lēnu. Un jā, izskatās, tornis gan izvēja pa brīvu. Pilnībā bez cīņas tiek atdots. Nocturns paliek par Irelia. Interesanti. Skatīsimies, kas notiks tad, kad Irelia uzliks Nocturnam. Tātad tornis ir prom un palicis ar inhibitors. Ja viņam nebija problēmas, Zigs teikt nosnērots, tas arī var beigties ar viņu nāvi. Jā, Morgans. Jā. Visticamāk. Jā. Tad jau 2 kili, 3 kili tagad, jā. Vladimirs laikam būs 4. Un tagad viņi var mēģināt veikt pēdējo pušu un uzvarēt spēli.
Viņi zaudēja tikai vienu spēlētāju, ir Siviru. Jā, vēl viens turets un tikai Nexus palicis. Tad tūlīt pieslēgsimies pie spēles, ko ir ļoti netīri pret zirgs benštu. Apskatīšos ātri status. Lai pēc tam parādās tajā modā, kas būs pieejams. Tad viņš dēl. Kieli asisti, fermas. Skatāmies dieniņu.